kas tur lai degtos? Un ja viņam nekāda cita ceļa nebūtu, tad viņš bez kādām pārdomām vecenīti nomušītu tā, kā pat iepīkstēties neļautu. Nu, tad arī es atmetu pārdomas, nonāvēju pēc autoritātes parauga. Redzi? Tā tas bija. Tev liekas smieklīgi? Tas nav tas. Bet labāk pieņemsim. Pieņemsim, ka esmu patmīlīgs, skaudīgs, ļauns, nekrietnis, atriebīgs. Un kas zina? Varbūt arī ar slieksmu uz ārprātu. Es nu pat teicu tev, ka universitātē nevarēs sev uzturēt. Bet vai tu zini, ka varbūt tomēr to būtu varējis? Bet es iespītējos un nevēlējos. Vajadzēja mācīties. Bet es grāmatas pārdevu. Burtnīcas un piezīmes vēl tagad guļ uz mana galva zem biezu un biezas putekļu kārtas. Man labāk patika gulēt un domāt. Visu laiku domāju. Un arvien man rādījās sapņi. Dažādi dīvaini sapņi. Nav pat vērts pieminēt kādi. Un tikai tad man arī galvā sāk spokoties doma, ka nē, tas nav tas. Es atkal stāstu nepatiesību. Es esmu tāds muļķis. Ja redzēdams, ka citi ir muļķi, un noteikti zinādams, ka viņi ir muļķi, pats negrib kļūt gudrāks. Pēc tam es atzinu, ka gaidīt, kamēr visi tiks gudri, būtu pārāk ilgi. Pēc tam vēl atskārtu, ka tas nekad nepiepildīsies, ka ļaužu prāti nekad nepārvērtīsies un nevienam nekad neizdosies tos pārvērst. Jā, tā tas ir. Tas ir viņu likums. Un tagad es zinu, ka tas, kurš stiprs un spēcīgs garā un prātā, tas arī ļaužu vadītājs. Kas daudz uzdrīkstas, tas viņiem taisns. Kas uz visu spēj uzspļaut, tas viņu likumdevējs. Un kurš uz visiem vairāk uzdrošinās, tam visvairāk taisnības. Tā tas bijis līdz šim, un tā tas bija vienmēr. Es gribēju tikai uzdrošināties. Es gribēju tikai uzdrošināties un nonāvēju. Tikai tas ir viss ienests. Kas ir tas labais tiesnesis, kurš godīgumu ienesīs, atņemot kaut ko no tiem, kam vairāk ir par pārējiem. Kas vienam godīgs taisnīgs šķiet, tāds nebūs tam, kam nepietiek. Vai labs ir tas, kas atņem prot no tā, kam daudz un citam dod? Vai taisnīgi ir atņemt kādam, kam prāts un spējas tādam darbam, ar kuru ievākt vairāk augļu, lai dotu tam, kam maz alga? Nabaks vienmēr lamās bagāto un vēlēsies pie tiesas saukt to, bet neesi skaudīgs, pelni pats, lai fokusā ir tavs, nevis cita maksa. Kas ir tas ļaunais tiesnesis, kurš netaisnību ienesīs, atņemot kaut ko no tiem, kam vairāk bija par pārējiem. Viņš citāja mācību sev, par kuru līdz šim es nebiju dzirdējis ne vārdu, tikai dažas atziņas par sadismu. Piemēram, mēs iepazīstam sevi tikai iepazīstot savas galējās robežas. Un tā ir taisnība, bet viņš arī kļūdījās. Jo nav svarīgi uzzināt pilnīgi visu par sevi. Manī ir divas sievietes. Viena vēlas visus priekus, mīlestību un piedzīvojums, visu, ko dzīve spēj sniegt. Otra grib būt ikdienas verdze un kalpot ģimenei un lietām, kas ir plānojums un izpildāmas. Manī ir divas pasaules, un tās abas cīnās viena pret otru.
Sievietei ieskatīties sevī, tā ir bīstama un riskanta rotaļa. Un kad abas manas būtības satiekas, un kad viņas satiekas, viņa netiek ievērot pienācīgi atturīgi. Viena pasaule otru sagrauj. Nesmīni un nebozies. Romantisms manī ir zudis, un es nerīkojos pēc izcilu literāru tēlu paraugiem. Nevaino nevienu un nevaino mani. Es citādi nevaru, spēki ir galā. Tos dot varētu vienīgi tu, bet tu mani neredzi. Ir brīži, pareizāk sacīt, bija brīži, kad iztēle uzbūra ainas no svētlaimes dārziem, un es noticēju nenotiekošajam. Es varēju mēnešiem staigāt pa nēsošām ielām un laukumiem, pulaņot tulpju pļavās un peldēt okeānos. Es dindēju baznīcas zvanos un čukstēju rieteļu šalkās. Mēnešiem ilgi es tur biju kopā ar tevi. Tad mēnešiem ilgi es neizgāju no mājām, lai nejauši nesastaptu tevi, mani neredzošo, jo man bija bail, ka sapņu zeme sagrūs un iztēles vēlmes neizturēs pliekanās realitātes zāles. Es aizslēdzu durvis un novecoju, bet es atkusu līdz ar jaunu pavasari, taču tavi asni bija tālu no maniem bālajiem pumpuriem. Es tad bēgu neatskatīdamās ar galvu sienās un akmeņos izdamās līdz attapos, ka nekur neesmu aizbēgusi. Mēs ar tevi bijām aizsaules sudraba pelēkos tūkstnešos un likumotu upju ziedošos mežonīgi dzīvos līgočos. Mēs skūpstījāmies Karnakas templī un brokastojām mežparkā. Mēs maldījāmies gar vidusjūru un aparām laukus Francijas ziemeļos. Mēs cēlām jaunu Romu un nepazaudējām pat no galvas zinājām veco. Mēs dzīvībai pakaļ skrējām un visiem tiem, kas pirms mums. Es biju kopā ar tevi, mīļais. Tās bija tavas rokas un domas, tavas acis un klusums. Mēs bijām. Es nīstu pagātni, ja tā tālāk ejai nedod jēgu, ja tā neauglīgi sevī mirst. Tālāk es nevaru šo bijat. Varbūt nebija. Ja tu man garām ej kā reāls pilsonis un nejūt šo seno tālo strāvu, tad manas burvestības irst. Arī dvēseli, jā, varau klusi mirst. Tu pārsteigts, neko nezināji, nejaukti un nejautāji. Lai tu jau cits nu tagad, bez mana zeltījuma, kurš aiziet līdz ar mani. Tagad viss jau griežas pasauli kā zelta plata malām rokotām. Es piedodu tev, ka tu nezināji. Es piedodu tev, ka man tevi bija jāmīl. Varbūt reiz citu. Ceļš par manis veids. Tas atņemts savu betonu muti un
ceļš sāk smieties skaļāk. Par manām bailēm, pārdrošību, es nezinu. Tas arvien vairāk sāk radīties smieklos un apžilbina man ar diviem spožiem gaismas spūļiem, kas ietriecas man smadzenēs. Beidz, beidz! Bet ir jau par vēlu. Guļot uz asfalta, es beidzot jūtos laimīgi. Nekad vēl debesis nav bijušas tik spoži zilas kā šodien. Nekad tās man nav vilinājušas tik ļoti kā šodien. Nekad vēl sāls smarža nav man tā reibinājusi. Un mākoņi tik viegli ieguvušies debesu plaukstā, kā milzu perlamutru klienšķi. Tā palēnās man uzsūcās. Nesteidzīgs. Miegai. Zinot, ka tam pieder viss laiks, ka drīz atkal nāks karacība. Kāpēc, ka neizbaudīt jauno rotaļu? Rotaļa ir dzīvība. Mūžīgi rotaļa. Mēs tajā zaudējam. Beidzot ieraudzīt ceļu īsto sevi. Bet es vēl skaidri atceros mans mīļais to dienu un stundu, kad es visu mūžu ļāvos tev. Ar skolas biedriem bijām izgājuši pastaigāties. Mēs dārzētam stāvējām pie vārtiem. Tad piebrauc auto, tu izlaici savā elastīgajā vieglumā. Neviens man uznāca dziņa atvērt tev durvis, un es aizstāvjos tev ceļā. Mēs gandrīz saskrējāmies. Tu uzlūkoji man ar to silto, liego, ājājošo skatienu, kas bija līdzīgs glāstam. Tu uzsvaidīji man. Jā, citādi es nevaru teikt. Tu uzsvaidīji man klusi un maigi. Tu teici lēnā, gandrīz intīmā balsī. Ļoti pateicos, Jākons. Tas bija viss mans mīļais, bet no šī mirkļa, kopš sajūtu šo maigo mīļo skatienu, es biju tavu. Kā vēlāk, un jau drīz vien es dabūju zināt, tu šo skaujošo, saistošo, šo ietinošo, vienlaikus izģērbjošo, šo iedzimtā pavadēju skatienu dāvāja katrai sievietei, kas tev iet garām. Katrai pārdevējai, kas tev apkalpo, katrai istabētai, kas tev atver durvis. Šis skatiens tev nav apzināts kā griba un tieksme, bet tavs maigums pret sievietēm neapzināti dara skatienu maigli un silti, tik līdz tas viņām pievēršas. Bet es, 13 gadus vecais bērns, to nenojautu, es vēloju kā ugunī. Man likās, ka šis skatiens veltīts tikai man vienīgajai. Un šai brīdī manā būtnē pamodās sieviete, un tā piederēja tev uz mūžu. Kas tas bija? Man biedrini jautāja. Es tūdaļ nevarēju viņai atbildēt. Es nespēju skaļi izteikt tavu vārdu. Šai vienīgajā mirklī tas bija kļuvis man svēts. Tas jau bija mans noslēpums. Beidzot izlēmu, kas man darāms. Es braukšu projām. Izlēmu, ka nekad vairs neatgriezīšos mājās, nekad vairs neiešu nevienā stulbā skolā. Es sastapšos ar Fībiju un atvedīšos no viņas. Un tad ar autostopu es sākšu savu tālo ceļu uz rietumiem. Vispirms es nokļūšu līdz Holēna tunelim. Tad es vienkārši pacelšu roku un kāds šofers man uzņems mašīnā. Tad nākamais un atkal nākamais, un jau pēc pāris dienām es būšu tālu rietumos, kur ir tik jauki un silti, un kur neviens mani nepazīst. Tur arī dabūšu darbu. Izdomāju, es strādāšu kādā degvielas uzpildes stacijā. Liešu mašīnās benzīnu un eļļu. Patiesībā jau vienalga, kāds ir darbs.
Bet tikai mani neviens nepazīst, un es nevienu nepazīstu. Vēl ko es izdomāju. Es izlikšos par kurmēm, un man nevajadzēs ielaisties visādās sasodīti muļķīgās sarunās. Ja kāds gribēs man ko sacīt, tad lai vienkārši uzrakst uz papīra lapiņas un parāda to man. Bet tas viņam beidzot tā apriepsies, ka es uz visu mūžu būšu paglābts no muļķīgām sarunām. Visi man uzskatīs par nabaga, kurmēm muļķīti un liks man mierā. Es liešu benzīnu nerviņu stulbajās mašīnās, un to viņi man maksās algu. Un par to es uzcelšu būdiņu, kurš dzīvošu līdz mūža galam. Būdiņa būs mežmalā, nevis pašā mežā, jo es gribu, lai man ir saule no rīta līdz vakaram. Un es pats vārīšu ēst. Vēlāk, kad man varbūt gribēsies aprecēties, es sastapšu skaistu meiteni, kas arī, protams, būs kurmēm, un mēs aprecēsimies. Viņi dzīvos būdiņā pie manis. Un ja gribēs man ko sacīt, tad arī, lai uzrakstu uz tās sasodītā papīra, tāpat kā visi pārējie. Un ja mums būs bērni, mēs tos vienkārši noslēpsim no visas pasaules. Sapirksim kaudzi ar grāmatām un paši iemācīsim lasīt un rakstīt. Tēvs smējās un brokastis bija beigušās, un viņi atkal klīd pēnai no mežu, meklējot draugus un meža zemnīcas. Aizturot telpu, Tūklis pēkšņi sajūta. Jā, atkal tuvojas. Vašo man gandrīz jau uz kakla, bet atskatīties nedrīkst. Ja atskatīšos, tas atkal aizbēgs. Šoreiz es nedrīkstu viņu pazaudēt. Man sēkots viņa kastītē ir sniegpārstaņa. Toms ierunājās aplūkodams savas vīnogām nošķeltās rokas. Izbeidz. Duglas gandrīz iekliedzās, tomēr nē, jo kliedziens var izraisīt atbalstu un aizbaidīt to,